Labdien, darbie skolēni! Sāksim mūsu tiešsaistes konsultāciju sociālās zinības un vēsturi 11. klasei. Šodien es gribu jums pastāstīt par Junior Achievement Latvijā organizāciju un projektu, arī kuru piedāvāja mums šajā organizācijā skolu mācību uzņēmumu izveidošana. Ja? No 2020. mācību gada mūsu skola kļuva par Junior Achievement Latvija projekta dalībnieku. Un mēs jau sen strādājam šajā projektā, ja? Un arī šajā mācību gadā turpinām šo projektu. Mēs piedāvājam katram no jums kļūt par aktīvu projekta dalībnieku un mēģināt izveidot savu kompāniju, skola mācību uzņēmumu, kā arī paplašināt savas zināšanas uzņēmējdarbības rīcības spējas jomā. Sīkāku informāciju var uzzināt, piedalieties šajā projektā, un jūs varat jautāt mani, es esmu mentors, un arī šeit ir kontakti, kurus jūs arī var izmantot, ja jums izveidojas kaut kādi jautājumi, ja, saistīti ar skolu mācību uzņēmumu izveidošanu. Ja? Un šodien es piedāvāju jums savu nelielu prezentāciju par skolu mācību uzņēmumu. Un sāksim. Junior Achievement Latvijā skolēnu mācību uzņēmums. Vēstures un sociālas zinātnes skolotāja Irīnas Kozlovskas prezentācijā. Kādi jautājumi galvenie šodien mums ir apgūt? Ja? Tas ir, kas ir Junior Achievement Latvijā, programmas no Junior Achievement Latvijā, kas ir SMU skolu mācību uzņēmums, SMU darbība, SMU aktivitātes, iespējas, SMU pieredze, skills, iegūtas zināšanas, ISP eksāmens, secinājums un avots. Junior Achievement Latvijā ir viens no 40 Junior Achievement Europe un 118 Worldwide tīkla biedriem kopš 1921. gadā. Sabiedriskā labuma organizācija un praktiskas biznesa izglītības eksperts Latvijas skolas. Eiropas komisija atzinusi Junior Achievement Latvijā par vienīgo pozitīvu iniciatīvu Latvijā, kas ilgtermiņā un metodiski nodrošina jauniešiem uzņēmējdarbības izglītību. Junior Achievement Latvijā katru gadu nodrošina Eiropā aprobētu un Latvijas vajadzībām pielāgotu praktiskas biznesa izglītības programmu pieejamību. Aptuveni 120 000 skolēnu visā Latvijā, visas izglītības līmeņos. Organizācijas misija – veicināt Latvijas tautssaimniecības attīstību, iesaistoties jaunatnes izglītošanā, uzņēmējspēju veicināšanā un jaunas uzņēmēju paudzes veidošanā. Mācību procesā sasaistot teoretiskas zināšanas ar praksi atbilstoši ekonomikai Latvijā, Eiropā un visā pasaulē. Šajā projektā var piedalīties ne tikai vidusskolnieki, arī augstskolas studenti un arī pamatskolas skolēni. Valdes priekšsēdētājs Jānis Krievans, šeit jūs redzat viņas foto. Skolu mācību uzņēmums ir skolēnu veidots un vadīts mācību uzņēmums, kura darbībai piemīt izglītojošs raksturs. Skola mācību uzņēmums mācību nolūkos pilda īsta uzņēmuma funkcijas un darbojas reāla vide. Skolēni ražo savas preces un pakalpojumus vai pakalpojumus arī. SMU nav juridiska statusā, tos pārstāv Junior Achievement Latvijā un arī skolā. Vairāk nekā 1000 SMU gadā
kurš piedalījies no 4. līdz 12. klases skolēni. Jūs varat dabūt savu pirmo peļņu, piedalieties cits bazārā, un jūsu darbības laiks ir 6 līdz 9 mēneši. Kā izskatās skolu mācību darbībā, jūs redzat šeit. Pirmais ir SMU veidošana, reģistrēšana, otrais solis produkta pakalpojuma attīstība. Šeit jūs izveidojat prototīpu, attīstījat savus biznesa ideju, padomājat par ražošanas procesu. Trešais solis marketinga plānošana, zīmola veidošana, reklāmas materiālus izveidošana un arī sociālas tīklas izveidošana. Var Instagramā, TikTokā, Facebookā atvērt savu lapu un arī reklamēt un attīstīt savu biznesa projektu. 4. solis SMU darbībā. Dalība citas bazāros, izstādes, pārdošana, grāmatveidībā, lietvedībā. 5. sacensības un konkursi. Ir dažādi konkursi, kur arī piedalījies SMU skolēni, kuri izveidot SMU. Tas ir Start Strong, 3+3, Svetbanka biznesa plānu konkurs un citi. SMU fināls, jauna uzņēmuma dienas, Latvijas SMU fināls, kur piedalās dažādas kompānijas. Un pēdējais galvenais solis ir SMU gada noslēgšana vai SMU likvidācija. Un 8. pieredzes izmantošanas nākotnē. Kā izskatās SMU aktivitātes darbības laiki, jūs redzat šeit, no septembra līdz jūlijā var strādāt, var likvidēt savu kompāniju, parasti maijā, beigumā, un tagad mums ir oktobris, jūs varat arī atvērt savu skolu mācību uzņēmumu arī oktobrī, novembrī, decembrī un arī janvārī, februārī. Februāris, man liekas, pēdējais deadline, kad jūs varat atvērt savu skolu mācību uzņēmumu. Kādas iespējas jūs dabūjat, ja piedalīties skolu mācību uzņēmumu? Ļoti daudz iespējas. Vispirms, jūs dabūjat mācību literatūru, ļoti labu digitāla formātā. SMU dienas grāmatu var apskatīt, kur ir metodiski materiāli pamatskolniekam un vidusskolniekam. Arī var apmeklēt dažādas mācību seminārus un webinārus, kā jūs redzat. Arī katra gada novembrī Junior Achievement piedāvāja konference, uzdrīkstiet uzvarēt, iedvesmes konference, kur piedalījies ļoti daudz skolēnus no visā Latvijā, kā jūs redzat, no 5000 skolēnu skaita līdz 6000 skolēnu skaits. Un arī šajā mācību gadā konference notika 8. novembrī. Ja jūs gribat piedalīties, tad lūdzu dodiet man ziņu, uzrakstiet savu vārdu, uzvārdi un klase un atsūtiet arī savu e-pastu. Un tad es jūs reģistrēšu un jūs dabūjat bezmaksas biļetes. Un mēs kopā varam apmeklēt konferenci 8. novembrī. Pasākums sākas reģistrācija no 9 līdz 10:00 un ilgums līdz 4:30 vakarā. Tā, arī jums ir iespēja piedalīties cits bazārā, Ziemassvētkus cits bazārs un pavasarī cits bazārs. Arī citas starptautiskas bazāras arī jūs varat piedalīties. Un, ja būs jūsu skola mācību uzņēmums ļoti laba attīstīšana, tad jums ir iespēja piedalīties arī finālā. Tā, un šeit es jums piedāvāju
video materiālu, kad jums būs brīv laiks paskatīties, lūdzu, šis materiālu par konferenci uzdrīksties uzvarēt, par cits bazāru un par skola mācību uzņēmumu pieredze. Es tagad viņu neparādīšu jums, tāpēc, ka nav skaņa. Es atstāvēšu jums savu prezentāciju un arī uzrakstīšu linkus, ja jūs varat spiežat pogu un paši pēc tam apskatīt. Kādas iegūtas zināšanas un prasmes dod šīs projekts? Vispirms, veidojot mūsu skolēni iegūst zināšanas uzņēmējdarbībā, pārdošanas prasmi, prezentēšanas prasmi, zināšanas par finanšu analīzi, prasmi plānot savas finanses, prasmi darboties komandā, nozīmīgus biznesa kontaktus un piedāvājumus, iespēju parādīt savas spējas un prasmes citiem, arī pieredze ļoti daudz dzīves jomas saskarsmes organizēšanā, arī jums būs pieredze ierakstīt CV, arī starptautisku pieredzi un draugus visa pasaulē meklēt un dabūt savu peļņu, uzvaras garšu, baudiet, iespēju iegūt apmaksātu studiju vietu biznesa augstskola Turība un citas augstskolas, iespēju iegūt Junior Achievement Latvijas certifikātu. Tas ir ļoti svarīgi, kad jūs likvidēt savu SMU, jūs pēc tam var paši izprintēt certifikātu, kurš dod priekšrocības iestājoties vairākas augstskolas. Un arī vēl viens, kā es teicu, priekšrocības bonus ir uzņēmējdarbības eksāmens, ISP. Ja jūs esat 11 un 12 klašu skolnieki, jums ir iespēja kārtot starptautisku uzņēmējdarbības prasmu eksāmenu un iegūt Eiropā atzītu certifikātu. Kā izskatās certifikāts, jūs varat redzēt šeit, kas apliecina uzņēmējspēju kompetences apguvi. Certifikātu ir atzinušas arī Latvijas augstskolas, un tas skolēniem sniegs dažādas priekšrocības, stājoties augstskola un izvēloties ekonomikas un biznesa virzienā studiju programmas. Starptautiskā uzņēmējdarbības prasmu certifikāts ISP varēs saņemt tie vidusskolēni, kas ieguvuši praktisku uzņēmējdarbības pieredzi, veidojot un attīstot savu uzņēmumu Junior Achievement skolēnu mācību uzņēmumu programmas ietvaros un novērtējuši savas kompetences, aizpildot pašvērtējumu, kā arī nokārtojuši teoretisko daļu ISP eksāmenu. Eksāmenu interneta vidē var izkārtot no 1. māja, un tā ir iekļauti 24 jautājumi. Ja jūs gribat kārtot ISP eksāmenu, arī dodiet man lūdzu savu ziņu, ja jūs piedalieties caur SMU, un tad mācību gada beigumā jūs varat kārtot eksāmenu. Kāds galvenais secinājums par šo projektu? Ja Latvija ir ļoti mūsdienīga organizācija, kura palīdz jauniešiem no visas Latvijas īstenot sava biznesa idejas, apmācot uzņēmējdarbības pamatiem, tā attīsta skolēnu uzņēmējdarbības prasmes un piedāvā dažādas jaunas iespējas, lai jaunieši kļūtu labāk un gudrāk. Avots Junior Achievement Latvijā, latvija.lv. Paldies par uzmanību. Ja būs kaut kādi jautājumi, droši man rakstiet, uzdot, un es atbildēšu. Paldies par uzmanību, visu labu, uz redzēšanos!